Tā tad atbrauc vēl no degvielas pārvadātāja Musa. Tek bāka, iepūt kaut spiedienu bākā. Protams, noņem bāku, iepūtām spiedienu un te arī defekts parādās. Pienākot tuvāk var redzēt, ka tur ir izveidojies tāds kā zirneklītis. Tāpēc griezīsim ārā tādu bojāto daļu un liksim jaunu ielāpiņu. Tad bojātā daļa izgriezta. No otras puses viņa šādi izskatās. Viena ir acīm redzama plaisa. Un tad, ja ieskatās, tad var redzēt, ka jau izveidojušās tādi kā atzari no viņas. Arī tūlīt parādītos plaisas. Un tad sataisījām šitādu ielāpiņu. Līmēs iekšā un būs gatavs. Tā, un ielāpiņu atkal uzķēru uz punktiem. Atstāju fāzītes, ko izpildīt. Un tagad var metināt. Caurumtiņš būs izlabots, lai padziestu un liksim virsū.